Nu, un tad sakam ar aktivitātēm semestra laikā. Tātad, bakalaura darba izstrādē šajā semestrī paredzēti 8 kreditpunkti. Un ja mēs tā vienkārši pārreicinām, ja, ko nozīmē tie 8 kreditpunkti, tad, kā jūs redzat, 320 akademiskas stundas, 240 astronomiskas stundas. Ja mēs ņemam, ka darba diena ir 8 stundas, tad sanāk 30 pilnas darba dienas. Ja, tad tas nozīmē, ka jūs strādājat visas 8 stundas tikai un vienīgi pie bakalaura darba, bet jums 2 dienas ir nodarbības, tad nedēļa paliek tikai 3 dienas, kad jūs varat strādāt. Un ja mēs šādi reicinām, tad šis apjoms atbilst 2,5 mēneši. Tad jums jāstrādā, nu tātad tiek 8 stundas dienā. Ja? Līdz ar to jūs varat saprast, ka bakalaura darbu nav iespējams vienkārši uzrakstīt nedēļas laika, jo tas apjoms un tas darbs, ko jūs iegūdīsiet, nekāda veida neatbilstīs šiem mēnešiem. Nu, tad mēģināsim tagad noskaidrot, kas notiks semestrī. Pirmkārt, tātad martā beigās ir paredzēts kārtējs seminārs, kurš tiks veltīts bakalaura darba izstrādes progresa apspriešanai. Un tad tas ir seminārs, kurā tad uzstāsimies nevis mēs, katedras pārstāvi, bet lielākai daļai jūs. Ja? Pēc tam tad, kā jau vienmēr, aprīļa beigas notiek RTU studentu zinātniska un tehniska konference, par to es arī pastāstīšu sīkāk. Nu, un jau 7. māja ir ieplānota bakalaura darbu priekšaizstāvēšana. Tas nozīmē, ka uz šo datumu, nu, jums jau gandrīz jābūt gatavam darbu. Ja? Jums tur būs jāuzvada arī elektroniska versija, ja? Un tad jums atliks nedaudz laika, lai pēc priekšaizstāvēšanas darbu pielāgot un tad iesniegt. Tātad, pēc priekšaizstāvēšanas mūsu katedra vēl ir tāda aktivitāte bakalaura darba valodas noformējuma un stila pārbauda. Tas nozīmē, ka jūs atnesat sava darba elektronisku versiju un katedras pārstāvi kopā ar jums skatīsies to darbu, ja, pārbaudīs, cik daudz tur ir kļūdu, ja, kāds ir stils jūsu darbām, ja, un vai noformējums atbilst prasībām. Un rezultātī jūs saņemsiet atgrieznisku saiti, kas jums vēl ir jāizdara, lai darbu uzlabotu, nu, tieši no valodas, noformējuma un stila viedokļa. Un pēc tam jūs varēsiet jau to iesniegt, pabeigt 1. jūnija. Ja? Tātad šie termiņi nemainīsies vairs. Nu, un tagad bakalaura darbu publiska aizstāvēšana, kā jūs redzat, notiks pirms jāņem, un par to laiku tātad, nu, sanāk 18 dienās, ja, jūsu darbi tiks recenzēti, un darba vadītāji rakstīs atsauksmi, ja, un tā tā. Nu, tagad mēģināsim dažas aktivitātes ieskatīties dziļāk. Runājot par šo semināru, kas jūs sagaida martā beigās. Kā es jau teicu, tur būs jāuztais jums pašiem, bet arī klāt būs nemazāk kā 3 katedras pārstāvji, un jums būs jāziņo par savu darbu. Kā jūs redzat, jums būs jāziņo par tēmas aktualitāti, ja, par mērķi un plānotajiem un sasniedzāmiem rezultātiem, lai mēs redzētu, ko jūs vēlaties beigās sasniegt savu bakalaura darbam, kādus uzdevumus jūs izvirzījat, lai izstrādātu bakalaura darbu, kāds saturs ir paredzēts teoretiskajā daļa, kas jums būs praktiskajā daļa, un, protams, tad jums jāparāda, ko jūs jau esat izdarījuši, jo uz to laiku, nu, tad 2 mēneši, nu, paies, jā, bet tie nebūs tie 2,5, tie būs pusotras mēnesis, es domāju, ja? Līdz ar to, nu, tad jau jābūt ieguldītam darbam. Bet šim semināram vēlams, lai jūs sagatavotu savus jautājumus, jo šis seminārs nevis tāds, ka mēs tikai un vienīgi kontrolējam jūs, ja, un skatāmies, ir izdarīts vai nav. Šis seminārs ir vairāk vērsts uz to, lai mēs varētu parunāt par jūsu darbu, kādas jums ir problēmas. Varbūt jūs nezināt, ko jūs varat darīt praktiskajā daļā, tad jūs varat būt pārdomu no katedras pārstāvjiem, ja? Varbūt jums ir kādas citas problēmas, ja? Jums nesanāk sameklēt literatūru, vai jūs nezināt, kāda tā būtu pareiza un tā tā.
Tad būtu vēlams, lai jūs sagatavotu savu jautājumus, un mēs mēģināsim jums sniegt atbildes un palīdzēt virzīt jūsu darbu uz priekšu. Termiņš vien norādīt 28. maijs, bet tagad es teikšu jums, ka sekot informāciju Ortusa vai mūsu katedras mājās slāpa, pēkšņi termiņš mainīsies, lai jūs zinātu, kad tas viss notiks. Runēt par konferenci. Tagad, protams, dalība konference nav obligāta. Tas nenozīmē, ka visiem obligāti jāizdara raksts un jādodas uz šo konferenci. Bet tā ir vēlama, un katru gadu mums studenti no mūsu katedras šajā konference piedalās. Tad, ko jūs iegūstat, ja jūs tomēr piedalīsiet šajā konferencē? Pirmkārt, jūs saņemsiet šo atgrieznisku saiti par jūsu pētījumu. Kādā veidā? To rakstu, ko jūs uzrakstīsiet, recenzēs 2 recenzēti, un viņi sarakstīs komentārus par jūsu pētījumu. Un otrkārt, tad, kad jūs publiski uzstāsieties konferencē, cilvēki, kas būs auditori, uzdos jums jautājumus. Visas šīs lietas ļaus jums pavirzīt bakalaura darbu pareizajā virzienā, ja pēkšņi kaut kas nav tā, kā vajag. Otrkārt, jums būs šī publiskas uzstāšanas pieredze, jo tā ir tā vislielākā problēma, kad students ir izskatājis bakalaura darbu un pēc tam neprot to aizstāvēt. Ja? Līdz ar to jums būs tā pieredze, jums arī kaut ko cilvēki no auditorijas pateiks, kas trūkst jūsu prezentācijā un tā. Un treškārt, raksti, kas tiks pieņemti, tiks publicēti krājumā, līdz ar to šis krājums tiks izsniegts jums izlaiduma laikā. Tas ir tāds gandarījums, kad jūsu vecāki nāk jūs apsveikt, un redz, ka bērns saņem vēl krājumu klāt, tad viņš kaut ko ir izdarījis vairāk. Un parasti tas ir tāds liels prieks viņam, ka tad jūs esat kaut kādā veidā atzīti, un jums tagad ir grāmata, kur ir jūsu raksti. Dalība konference arī tiek ņemta vērā bakalaura darba vērtēšana. Tas nozīmē, ka, ja komisijai veidojas tāds strīdīgs viedoklis par to, kādā atzīme, kā cilvēks ir atstājis labi vai slikti vai kā, tad komisija vienmēr paskatās, vai viņam vēl ir kaut kas papildus, piemēram, dalība konference, un tas vienmēr pozitīvi ietekmē to gala vērtējumu. Tad, ja jūsu raksts tiks atzīts par labāko rakstu, kas, protams, ir iespējams, un mums ir katedras studenti, kuri ir saņemuši, tad jūs varēsiet saņemt balvu par labāko rakstu no RTU vadības. Līdz ar to es jūs visus aicinu piedalīties konferenci, un es esmu pārliecināta, ka katrs no jums varēs to izdarīt, jo nevajag domāt, ka tur nāks cilvēki ļoti nopietni un mēģinās jūs tik un vienīgi kritizēt un patikt, ka jūsu pētījums tur ir nekas. Nē, tur parasti sanāk institūta pārstāvji, citi studenti, un viņi mēģina kaut kā pavirzīt jūsu domu, tad palīdzēt jums pabeigt bakalaura darbu, pabeigt jūsu pētījumu. Līdz ar to es jūs visus aicinu piedalīties. Aicinājums uz konferenci jau ir pieejams Ortusa, jūs varat apskatīties, kādi tur ir termiņi, kādas ir prasības un kas jums jāizdara, lai šajā konferenci vispār piedalītos. Bakalaura darba priekšaizstāvēšana. Atšķirība no konferences šeit dalība ir obligāta. Bet priekšaizstāvēšana tad atkal vārds tiek dot jums, jo jums jāstāsta par savu jau gandrīz pabeigtu pētījumu uz to laiku. Un šajā gadījumā jums tiek dotas precīzi 10 minūtes, kur jūs ziņojot par savu darbu. Daļai tas sakrīt, protams, ar to semināru, kas mums notiks martā, kā jūs redzat, šeit ir mērķi, uzdevumi, tēmas aktualitāte, teoretiska un praktiska daļa, darba apjoms, kas jau ir ieguldīts, vēl paredzamais ieguldījums, jau sasniegti rezultāti un, protams, jūsu secinājumi. Tātad, papildus tam, kā es jau teicu, jums būs jāatliec darba elektroniska versija, lai mēs varētu redzēt, ka jūs nevis tikai mums stāstat, ka jums kaut kas ir izdarīts, bet reāli izdarīts. Tad katrs pārstāvji pāršķistīs jūsu darbu, paskatīs, kas tur ir iekšā, un kādā līmenī tas viss ir sarakstīts. Bet ir jāņem vērā, kā pēc priekšaizstāvēšana, tā ir bijusi sekmīga, tad mēs parasti publicējam Ortusa vai katedras mājaslapā
Tādas rekomendācijas, kas jums vēl jāizdara, varbūt tur jāparunā ar darba vadītāju, tur, piemēram, par teoretiskas daļas saturu, vai tur jāmaina kaut kas un tā tālāk. Bet, ja priekšstāvēšana ir bijusi nesekmīga, tad katedras sēdē mēs lēmjam, vai vispār šis students aizstāvēs bakalaura darbu šogad vai neaizstāvēs. Ja? Līdz ar to tas ir tāds nopietns pasākums, kurš arī nosaka, vai jūs šogad pabeigsiet studijas. Nu, un par tām pārējām 3 aktivitātēm es jums jau sīki pastāstīju, bet, protams, Ortusā parādīsies detalizētāka informācija gan par to pārbaudījumu valodu noformējumu stilu, gan par darbu iesniegšanu, gan arī par pašu aizstāvēšanu.